Viņš ir empāts īsts, spēj starp rindām vārdus izlasīt un nepateiktas jūtas saskatīt. Tu vari viņu nemaz nemanīt, viņš zin, kas tevī patiesībā mīt. Viņš cilvēks dzīvs un cilvēks īsts, varbūt gan tumša nakts, gan saulains rīts. No vienas puses viņš ir kārtīgs realists, bet no otras romantiski sapņains bohēmists. Reizēm viņš sev apkārt augstus mūrus liek, bet patiesībā grib, lai kāds tiem pāri tiek. Un ik pa laikam viņš var labprātīgi skumjām ļauties, bet viņa dabā nav par sāpēm gausties. No āras reizēm izskatās viņš skarbs un rūdīts, bet patiesībā dziļi sirdī ir nežēlīgi jūtīgs. Viņš reiz ir arī nokāpis līdz pašai ellei, un labi zina, kā ir būt sava prata lellei. No dziļām bedrēm ārā viņš ir ticis, un prot veselties, ja ļoti smagi kritis. Varbūt dzīves rūdīts viņš ir mazliet par daudz, grūtums kā bluķis viens, otram virsū ir krauts. Bet dziļi iekšā viņa mazais bērns vēl sauc, kas grib to pašu, ko visi būt, pa īstam mīlēts un skauts. Viņš tūts, būt gan tumnus, gan saulains rīts. No vienas puses viņš ir kārtīgs realists, bet no otras romantiski sapņains bohēmists. Reizēm viņš sev apkārt augstus mūrus liek, bet patiesībā grib, lai kāds tiem pāri tiek. Un ik pa laikam viņš var labprātīgi skumjām ļauties, bet viņa dabā nav par sāpēm gausties. No āras reizēm izskatās viņš skarbs un rūdīts, bet patiesībā dziļi sirdī ir nežēlīgi jūtīgs. Viņš reiz ir arī nokāpis līdz pašai ellei, un labi zina, ka ir būt sava prata lellei. No dziļām bedrēm ārā viņš ir ticis, un prot piesalties, ja ļoti smagi kritis. Varbūt dzīves rūdīts viņš ir mazliet par daudz, grūtums kā bluķis viens, otram virsū ir krauts, bet dziļi iekšā viņa mazais bērns vēl sauc, kas grib to pašu, ko visi būt, pa īstam mīlēts un skauts.